Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un tas ir kauns Eiropas Savienība. Taču mēs neesam atnākuši tikai tāpēc, lai kauninātu. Mēs esam atnākuši tāpēc, lai cīnītos par labāku veselību. Ir politiķi, kuri dara to, ko sola. Un es varu ar pilnu atbildību teikt, ka apspriežot šī gada valsts budžetu, tikai viens Saeimas deputāts uzstājās par to, ka veselības aprūpei ir nepieciešams papildus finansējums. Un tāpēc šis deputāts šodien ir kopā ar mums, un viņam arī šodien ir ko teikt. Lūdzu, Pikakungs. Paldies, Kērakungs. Mīteņa dalībnieki, man ir prieks, gods un atbildība jūs sveicināt Sociāldemokratiskas partijas Saskaņa vārdā. Saite starp sociāldemokrātiju un arotbiedrībām ir fundamentālā. Mēs piepildamies ar jūsu spēku un apņemību, atbalstam jūsu centienus, uztveram jūsu taisnīgas prasības. Saskaņa uzskata, ka situācija Latvijas veselības sistēmā ir katastrofāla. Strauji novecojuša Latvijas sabiedrība tuvākajā laikā asi izjutīs ārstu un medicīnas māsu trūkumu. Pašreiz apmēram 80% ģimenes ārstu ir vecāki par 55 gadiem. Medicīnas māsas, slimnieku kopējās, sociālās aprūpes speciālisti meklē darbu ārzemēs, kur par viņu smago darbu maksā ievērojami vairāk. Tādēļ, skatot 2015. gada budžeta projektu, partija Saskaņā ierosināja piešķirt papildus 20 miljonus eiro veselības aprūpes darbinieku darba samaksas palielinājumam, lai nodrošinātu mediķu atalgojuma palielināšanu, kas savukārt dotu iespēju piesaistīt jaunus un noturēt Latvijā esošos speciālistus. Bet valdības koalīcijas partijas, kuras ir solījuši pirms vēlēšanām dot naudu veselības aprūpei, par saviem solījumiem aizmirsuši un mūsu priekšlikumu noraidīja. Tāpēc valstī veselības nozares kopējais budžets ir sasniedzis pie bēdīgiem 3% no iekšzemes koprodukta. Saskaņa pilnībā atbalsta arotbiedrības prasību paaugstināt mediķu algas un palielināt valsts finansējumu nozarei līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Jūs esat izvēlējuši pareizo vietu un pareizo laiku, lai tie, kas sēž Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, redz, ka Latvija nav vienkārši veiksmēs stāsts, bet ir dziļas rūpes par mūsu bērnu veselību, par mūsu vecāku veselību, par mūsu tautu veselību. Jūs esat šeit, un tas ir pirmais solis cīņā, lai nodrošinātu jums pašiem krietnu atalgojumu, cienīgu atalgojumu, bet Latvijas iedzīvotājiem cienīgo aprūpi. Darbs turpinās, cīņa turpinās. Sociāldemokrāti, kreisie politiķi Latvija vienmēr būs jūsu pusē. Atcerieties par to, mēs jūs nekad neaizmirsīsim. Tas ir mūsu solījums, tas ir mūsu darbs, lai mums kopā veicās.